Sarunas par svarīgāko uzņēmējiem. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras podkāstā Uzņēmēju balss. Sveiki uzņēmēji, sveiki dāmas un kungi. Šis ir LTRK podkāsts Uzņēmēju balss un mani sauc Jānis Enziņš. Šodien ir lielisks viesis, cienījams, tautā zināms atzīts mākslinieks Inters Busuls. Sveiks, Inter! Čau, Jāni! Nu jā, faktiski daži tādi iesildošie jautājumi. Pirmkārt, tu esi Tirdzniecības Rūpniecības kamerā. Kā tu jūties kamerā vispār? Ļoti skaists pagrabiņš. Ļoti jauki ir pie jums, silti. Apkure ir ieslēgta. Taisnība. Un ļoti patīkama, smaidīga sagaidīšana. Priecīgi cilvēki. Tas nozīmē, ka Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamerā, pašā kamerā viss ir kārtībā. Kas notiek ārpusē? Ārpusē ir lietus, sniegs un slavdreņas. Tā kā nekas īpašs. Tiešām. Jā, mēs arī īstenībā tiekamies šobrīd. Interam ir virkne tādi jaunumi. Es neuzspēju vēl noklausīties, bet šodien ir jauna dziesma parādījusies, vai ne? No mūsu jaunā albuma spēlē savā burbuļu flautā dziesmu līnijas. Kārļa Lāča un Elīnas Sproģis kopdarbs. Kolosāli. Ļoti skaists dziesma par mīlestību. Vēl neuzspēju burbuļu flautu, es noklausījos. Līnijas vēl neuzspēju noklausīties, bet noteikti noklausīšos. Vēl man ir jāatzīstās vienā tādā pārkāpumā. Es burtiski vakar konstatēju, kad ir kolosāla filma iznākusi, mans tētis Inters Busuls. Jā. Es vēl neuzspēju noskatīties. Esmu iezīmējis savā pierakstu blociņā, ka es to noteikti izdarīšu. Bet labā ziņa ir tā, ka mēs šo manējo mīnusiņu mēs varam pārvērst plusā. Proti, es te uzdodu jautājumus un ir atbildes jau filmā. Tu vienkārši saki, tas bija tur 28. minūtē. Bet viņi noteikti var noskatīties bez maksas LMT viettelevīzijā, un tur arī jaunā dziesma līnijas ir filmas beigās. Visu vienā reizē var izdarīt. Kolosāli. Tad mūsu, kā jau mēs esam uzņēmēji... Es saucīšu Jāni, lūdzu. Kā jau mēs esam uzņēmēji biedrībā, tad mēs parunāsim mazāk varbūt par to māksliniecisko daļu. Tomēr bijuši daudz raidījumu un intervijas un es godīgi sakot, arī vēl vakardien virkni intervijas vēl izlasīju, lai es tāds, kā saka, nepareizes jautājumus vai tūkstošreiz atbildētas jautājumus neuzdot. Mēs vairāk runāsim par mūziku kā biznesu, viena sadaļa, un otras sadaļa, ņemot vērā, ka tu esi ļoti talantīgs, ļoti veiksmīgs cilvēks, tad pilnīgi noteikti kaut ko no tevis daļa publikas var mācīties, un tad mēs mēģināsim sarunā noskaidrot, ko no tevis var mācīties. Un pirms mēs vēl pavisam ķeramies klāt, jāsaka, es atminējos, domāju, pirmā tāda mana pieredze, ka es biju tavā koncertā, bija, man šķiet, 2005. gads. Tās bija vienas sporta spēles, kurās, arī bija pēc tām sporta spēlēm bija tur dejas, ārprātā gāza lietas. Tur vēl es pats mācījos klausies tajā 2005. gadā. Un tad lija lietus, ritīgi gāzi, patējot normāli nevarējām, un tad mēs nolikām, nebija pārāk daudz to dejotāju, mēs nolikām tādu tentu tādu, lai tā kā vajag nelīst, un es pirmo reizi dzirdēju, kā Inters dzied, bija grupa Kafē droši vien, man ne? Varbūt arī nevarbūt, Piektajā varbūt kaut kāda viegla atblāzuma no šīs grupas, bet 2005. jau ar, it kā vēl ne abonementu orķestru, bet ar šo pašu sastāvu mēs iespējams arī tur uzstājamies. Varbūt ar Rīga Grūva Elektro vai varbūt ar Denis Paškevičs, varbūt ar džezmeņiem. Tad vēl nebija nostabilizējies šīs sastāvs mums, kurš tagad ir no 2012. gada. Un tad es atminos, es pirmo reizi dzirdēju, un tas laiks arī traks priekš dejām un tā. Bet pēc tam es atminos, es vēl mājās, es teicu, tur viens baigi jaudīgais čalis bija, kas saka, nebija pazīstams. Man liekas, tas bija tas gads, tur bija tā jaunā Viļņa konkurss, un tad jau aizgāja, principā, kurš nezina Interu Busuli, un tad bija, jau gan 18 gadi slavas zenītā, vai ne? Beidziet, ko jūs, Jāni? Ko jūs? Līdz slavai vēl tālu, Rēmons Pauls, taču. Šito jau vienā intervijā bija teikt. Es zinu, jā, bet tas tā arī ir. Bet labi, bet
Kā tu jūties ar to? Nu, skaidrs, tu esi ļoti atzīts tautā dziedātājs, mūziķis, pazīstams, atpazīstams. Nu, cilvēki grib tev pašiņas taisīt, fotografēties un tur, nezinu, pasaka kaut ko vai kaut kā. Kā tu jūties? Tas vairāk ir, nu, tā kā forši, nu, ka tevi atpazīst, vai vairāk tā ir kā, nu, nezinu, vai tas vienkārši darba sastāvdaļa vai kā? Tas man noteikti nekrīt uz nerviem, jo tā baigi uzbāzīgi un brūk virsū ar jautājumiem un tā tālāk tad gan, bet tā man tas noteikti netraucē. Es arī ļoti labi apzinos, ka tas ietilpst manos darba pienākumos, teiksim tā, bet labā nozīmē. Man tas ir patīk, tas man liek nezaudēt formu un piedomāt kaut vai pie svara, ja noteikti tas nebūtu, es noteikti būtu izplūdis. Kā tu piedomā pie svara? Nu, profesija uzliek pienākumu sekot līdzi izskatam, jo citādi cilvēki domās, ka vienalga ir izpildītājiem par vizuālo, nevar jau uz mūziku vien izbraukt, jā. Jā, skatītāji nāk uz šovu. Labi, ķeramies, bet tādā sazipotā versijā, kā tas viss sākās, es kaut kur avotos izlasīju, ka principā tā īsā versija, manā tu papildini, karjeras sākās kopā ar māsu izpildot dziesmu Ūsainā puķe, kaut kur bija rakstīts. Tas kaut kur Wikipēdijā, jā. Šito es lasīju un tad... Šis ieraksts ir kopš revolūcijas 5. gada noteikti stāv. Tā varētu būt. Tad Pastēnas pamatskola, mūzikas skolas dažādas, bērnībā tautas dejas. Starp citu, jā. Tu nenožēlo, ka tu, kā saka, šobrīd neesi lielisks dejotājs varbūt, ne? Tautu dejās man jau liekas, ka es varētu būt pietiekami lielisks. Varbūt es neesmu formā un neesmu varbūt tik atspērīgs, ko pieprasa tautu dejas, bet tā, liekas, ka es varu to polku, 2 soli saucamo, vai dubulto, es varētu mierīgi dejot bez nekādām problēmām, bez aizdusas, bez pārsitieniem. Labi. Tas man noteikti ir palīdzējis, lūk, šī pieredze Pastēnas tautsnamā dejot tautas. Vēl mazliet pie tā skolas laika. Kas ir tas, ko, tu paņēmi no skolas laika un, kaut kādas vērtības, atziņas, sajūtas? Vakar es biju slēpot. Un es tiešām noslēpoju 1,5 stundu ar distancinēm. Un tad es tiešām visu laiku pateicos. Es braucu kādas vairākas reizes iedomājos, paldies skolotājai, Svitiņai, par to, ka viņa man iemācīja to slīdsoli un slēpot ar distanču slēpienu. Tas ir tik forši. Tagad šī ir tā svaigākā, varbūt atziņa pateicība. Šobrīd diezgan daudz diskusijas notiek par to, kas vispār bērniem ir jāmācās skolā. Kas tavuprāt būtu šodien bērniem? Mēs par bērniem arī parunāsim, bet kas tavuprāt skolā šodien ir jāmācās, zinot, ka pasaule, pēc 10-15 gadiem būs, kaut galīgi savādāk? Jā, tas cilvēcīgums, tā socializēšanās kultūra, un man liekas, tas ir jāmāc, jo kaut kā tā digitalizācija ir mazliet traucējusi šim te visam, un mēs arī bērniem mēģinam mācīt pieklājību ārpus tā telefona, un arī, protams, saziņā ar cilvēkiem caur aparātiem. Arī mēs mācam pieklājību, tur pielikt emoji klāt, vai pateikt paldies, lūdzu, labdien, labvakar, un arī būt tādiem līdzjūtīgiem, saprotošiem. To ir, man liekas, vairāk jākultivē skolās, nevis domāt laiku par ekonomiku un no tām lietām, tās jau, ja cilvēks būs labs un patīkams citiem, tad jebkurā gadījumā viss attīstīsies un būs baiglām. Cilvēcīgums, tas, man liekas, pietrūkst, jo tagad jau var redzēt, ka kaujas bērni skolās un pīpē snufiņus, pafiņus un ko tik vēl ne. Un tā attieksme viena pret otru ir diezgan tāda skarba. Un tas nav labi, galīgi tas nav labi. LTRK podcasts Uzņēmēju balss.
Nu jā, un tad tā īsā tev karjeras versija, tad, kā mēs sapratām, tad Usainā puķi kopā ar māsu, vai ne? Tad maestro Raimonds Pauls konstatē un redz, ka te ir zvaigzne, un faktiski uzvar jaunā Viļņa konkursā, un tad, man liekas, tad jau tik uz augšu. Jā, nu tas 2005. Gads bija tāds kārtīgs atspērienu punkts. Tāds diezgan liels tramplīns, kurš man pašam arī deva pārliecību par to, ka es, ja gribu, tad varu. Un, jā, nu pagāja vairāk gadi, kopš es sapratu, ko es vispār varu izdarīt, bet tas ka es spēju, ka esmu uz kaut ko spējīgs, un tas vilnis man iedeva lūk šo te pārliecību. Jā, man jau var, teiksim, kaut kad balīties uz otru pusi šķiet, ka es jau dziedu diezgan labi, vai ne? Jā. Varbūt balīties es arī balīties uz otru pusi, tad, kad viņas neizvēlās kaut kādu, diemžēl, pagaidām vēl. Es arī tiešām balīties otrajā daļā, es palieku vienkārši lielisks. To es ne tikai pats apzinos, bet arī to ir teikuši citi. Tur ir tā, ka paliek, jā. Bet veselības ministrija brīdina. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Tur bija tas, ka paliek asprātīgs, tad paliek gudrs. Zina visas valodas. Jā, un ir atbildes uz visiem jautājumiem. Jā, noteikti. Dziedātājs un dejotājs, un pēc tam neredzams. Bet, jā, man jautājums ir, saki lūdzu, cik, kā tev pašam šķiet, cik daudz... tas ir talants, cik daudz tas ir darbs tavā gadījumā? Wow. Es līdu visur iekšā, ja mēs runājam par pašu sākumu, par to 2005, 4, 3 gadu. Es tiešām gāju uz džemiem, kur tik es nedziedāju. Rāvos uz kaut kādiem aktieru kursiem, kurus es arī izgāju, tad es tur socializējos, iepazinos ar līdzīgi domājušiem cilvēkiem, un tikai tad bija kaut kādas grupas, kaut kādas dziesmas un tā tālāk, ja? Jo tad, kad beidzās grupa Kafē, kuru tu pieminēji, ja? Tad jau es aizgāju štābu orķestri, un tas jau tā ir pilnīgi cita pasauli. Un nebija vispār domas par popmūziku vai eksperimentālo popmūziku, par džēzu vispār. Bet arī tas bija forši, ka es aizgāju uz to štābu orķestri, kur es atradu cilvēks, kuriem interesē tas, kas man, un ne tikai darbs štābu orķestri, ja valsts struktūra vienībā. Un es tādus atradu, un tad lēnām pamazām nodarbojamies ar džezu un izveidojām grupu, un tad visi konkursi, un jā, galvenais, man jau liekas, ir būt ar līdzīgi domājošiem. Bet labi, tu visu aizpildēji no tā mani jautājuma. Ja mēs paņem tad 100%, tad cik liela daļa, cik procentu būtu tā talanta, cik tā darba, tavuprāt? Ja mēs tagad atgriežamies pie starta, ja, tās peldēšanas man saka, es aizpildēju. Bišķi ir jāpastrādā, jā, tā nav. Par to es gribēju. Man kalendārs bija piepildīts līdz malām. Man ir saglabājušies vairāku gadu tādi blociņi, ka man bija pierakstīts vienkārši no pirmdienas līdz svētdienai, bija viss kaut kas pierakstīts. Mēģinājumi spēlēja kādos 5 sastāvos, un ar katru sastāvu bija nedēļas nogalē kaut kāda maza spēlīt, maza halturka, teiksim, tautas valodā runājot. Un tā es lēnām pamazām tās grupas atbira, un tad palika tas pamats sastāvs, bet tas bija kādu 3-4 gadu garumā. Es spēlēju vairākos bendos, un vienkārši bija tik daudz darba, tik daudz vienkārši tādas prakses, un balss vispār bija labā kondīcijā. Tagad viņa arī ir labā kondīcijā, bet tad likās, ka wow, es varētu dziedāt vienkārši stundām. Un tu minēji aktieru kursus, īstenībā es tagad sāku domāt, un tu esi tāds šoumens reāls, un skatūs, tā harizma lielā, tur tie aktieru kursi ar droši vien nākuši tiešām. Es aizmirsu, kā to aktieru sauca. Es viņu šat tad redzēju, bet viņš man liekas, kā aktieris,
nekur nefigurē. Viņš ir vairāk kā režisors. Un tā es tiešām esmu, ka viņš kino studijāta vadītos pasākums. Bet tur es iepazinos ar Vilnu Kundrātu, kurai bija studija blakām, ierakstu studija. Ja. Tā kā viss tur bija saistīts. Un es tur vienkārši gāju, tāpēc, ka man visi striķi bija notraukuši. I kafē, i štābu orķestrs. Un tad pa 25 latiem mēnesī varēja iet uz tiem aktieru kursiem. Un tā bija principā vienīgā tāda lieta, kur man interesēja, varbūt, teiksim, tā bija mana, varbūt, nevis interesēja, bet no visām pieejamajām lietām, kuras es, teiksim, atradu kaut kur, un tad jau nebija ne interneta, nekā, kuras biju atradis, šī lieta man interesēja visvairāk tāda aktiera kursi, jo es tur iespējams gribēju kādos rādio tur strādāt, man bija tāds sapnis, varbūt padīdžējot, ko es arī pildīju vispār ar radio SVH 12. gadā, cik es noprotu, vai 10. Un tā, kaut kā tāds tas ceļš, jā. Labi, mūzika kā biznesa. Nu, īstenībā daudziem cilvēkiem šķiet, ka ir uzņēmēji, kas kaut ko ražo, kaut kādus pakalpojumus sniedz, tie īstie uzņēmēji, tā kā, bet aizmirstās, ka patiesībā mākslinieki un arī tas ir patiesībā bizness un ļoti nopietnas bizness, kurās valstīs varbūt lielāks, kurās mazāks. Kā tev pašam šķiet, es vairāk tā kā uzņēmējs, vairāk mākslinieks vai tāds abi kopā? Labi, abi kopā, labi, ka tu to pateici, bet es vairāk tiešām jūtu sevi kā mākslinieku, jo es neiedziļinos varbūt grāmatvežu lietās tik daudz. Jā, es pats eju internetbankā, maksāju nodokļus, IIN, PVN un VSAUI. Jā, visu es samaksāju, visu to es daru savām tuklajām rociņām. Bet par pārējo es ļauju darboties profesionāļiem. Es tiešām arī pati negribu iedziļināties, ja godīgi. Tajos visos ciparos es kaut kā nevis pa gaismām, nevis pa lampām, nevis pa bleķiem un visu pārējo. Man tas varbūt interesē, bet tikai man interesē, kā tas viss izskatās. Kas ir nepieciešams, lai pie tā kļūt pie šī rezultāta? Tas ir profesionāli, kā saka, uzdevums. Jā, man ir vairāk tas kopskats, un pēc tam arī tas, ko es izpildu. Arī tagad mēs gatavojamies 8. marta koncertam Arēnā Rīga, un man sūta, vai tev patīk? Jā, man tiešām patīk. Un viņi saka, būs vēl labāk. Es domāju, kur tu vēl labāk, ja? Un vienīgais, ko es gaidu, un es sagaidīju programmu no mūsu režisora Reņa Suhānova, un tad es domāju, ko teikt tālāk, ko teikt starp dziesmām un tā tālāk. Tā kā, jā, tāds ir mans tas bizness. Vairāk viņš ir tāds romantiskais no manas puses. Labi, bet tad es saprotu, ka tev ir komanda, kura domā vairāk to biznesa līniju, tad, kur vispār uzstāties, nezinu, kā tur pareklamēt vienu vai otru virzienu, kā tur savilkt kopā visu to šovu, jo tur jau nav tikai solists, kā mēs saprotam. Intuīcijai jābūt. Kā jau visos biznesos ir jāparedz laiki, vietas, apstākļi un tā tālāk, un tas gan ir tas, uz ko paļaujas, ja uz manu kaut kādu intuīciju. Tāda ir man tā sajūta, ja. Un parasti kaut kā viss tā labi beidzas. Es arī, man intuīcija nepievīla, ja, un tas ir kaut kā tā arī ļoti atbildīgi, un man tas ļoti nepatīk. Man vispār nepatīk uzņemties atbildību. Līdz šim man tas ir normāli sanācis, ja, bet, iespējams, kaut kad arī nesanāks, bet pašreiz tas ir tā, un jāpaļaujas uz profesionāļiem. Jā, ir, protams, Debusula Music un Atāla Medvide un Kārs Lācis un es, šis te lūk, tristūris un Lācis domā par mūziku. Es vairāk par
pasniegšanu, izpildīšanu, lāc par tehnisko pusi un velk visu to kopā. Jā, tā mēs jau strādājam gadiem, no 2006. 5. gada. Drīz mums būs 20 gadu jubileja. Jā. Nu jā, tā strādāšana komandā, tas ir viens no atslēgas jautājumiem daudzos biznesos, jo viens nevar būt tā kā cilvēks. Jā, bet es zinu, ka ļoti daudzi cilvēki domā, tā vecā labā anekdote, bet es saprotu, jūs spēlējat klavierus, dziedat dziesmiņas, bet vai normāls darbiņš jums arī ir? Tas ir tāds stereotips, bet tiešām tas prasa kaut kādas zināšanas un kaut kādu pieredzi, lai mēs nonāktu pie tāda rezultāta. Ja? Es domāju, ka faktiski jebkurš mūziķis faktiski neatkarīgi no tā status ir savā ziņā uzņēmējs, jo ja tas ir pamat nodarbošanās uzņēmējs arī. Jā, tā ir pamat nodarbošanās, jā. Vienīgā, var teikt, nodarbošanās. Jā. Līdz ar to ir, nav tā, ka tur ir kaut kur kontā nauda, tur iekrīt vienkārši konstanti, tur kaut kāds, un es te 9:00 ceļos un 5:00 eju mājās, ir faktiski cik pats saskrien tik arī, un tas rezultāts tur ir. Jā, tas gan nenormēts darba laiks. No vienas puses tas ir forši, var arī atpūsties, teiksim, pirmdienā, tad, kad citi strādā, bet nedēļas nogalēs jāiespringst, protams. Un saka, lūdzu, tu vispār sevi vari iztēloties un tādā algotā darbā, ka tu, 9:00 esi darbā un 5:00 ej mājās? Es par to esmu domājis. Nereizi vien, cik tas varētu būt forši. Un ka tu vari rēķināties ar laiku. No rīta tiešām tu ej uz darbu. Brīvdienās neviens netraucē. Brīvdienās neviens netraucē. Nav nevienas zvana un tā tālāk. Bet priekš manis tomēr dinamikai ir liela nozīme. Man patīk, ka mani iztraucē nelaikā, ka mani izsauc nelaikā, ka tiešām ir tā ņemšanās ārpus darba laika. Ja? Tagad tas ir, laikam, tas azarts, jā. Jā. Tas, ka neesi piesaistīts darbam, tas ir labi mūsu profesijā. Bet es domāju, ka tas būtu forši, bet ne ilgi. Tā brīvība, daudz cilvēkiem, kas ir uzņēmē darbībā, tā brīvības sajūta, tā ir tā dominanta un šķiet, ka te var. Šķiet, ka te var. Vēl ir jautājums, vai tu vispār tā kā varētu bez skatuves darba? Es esmu dzirdējis arī intervijās, tu esi teicis, ka tā enerģijas apmaiņa tiem skatītājiem tāds kaut kas mistisks tur ir. Tu varētu bez tā vispār iztikt, vai nē? Nezinu, diez vai. Covid laikā droši vien, ka bija iespējas patestēt kādu sajūtu. Covid laikā es kaut kā tā neizjūtu pilnīgi neko. Arī mums iznāca 2 dziesmas, kuras likās aiziet tā, melnajā caurumā. Tu nedzirdi, neredzi, nejūti skatītāju, klausītāju, un tu nezini, kam tu vispār ko radi, un citi teica, ka viņam bija radošais process, un viss tur aizgāja, tur vaigi dzirksteļoja, un tā tālāk. Man nebija nekā, un es nebiju vienīgais. Bija arī vēl citi, kuriem tas Covid laiks bija tā dīkstāvi, iedzina tādā vieglā, labā nozīmē depresijā. Bija daudz brīva laika, bija ļoti daudz laika ģimenei, bija baigi forša, principā, bija forši, ka bija tas Covid un varēja ar ģimeni iepazīties no jauna. Tā tiešām bija ļoti liela vērtība. Paldies, protams, Covidam, jā. Tā tas arī bija. Jā, paturpinot, par to, šeit vienā no intervijām tur arī minēja, ka Covid laikā tāda sajūta parādījās, vai es vispār daru pareizās lietas, varbūt, ka jādara kaut kas pilnīgi cits vai tā. Neko nevarēja saprast, vai iet onlineos, vai online koncerts ir vajadzīgs, vai viņus kāds klausās, jo tiešām ir dīvaini sajūta. Bija arī televīzijā pāris koncerti, ka nav ne aplausi, neko nevar saprast. Tu spēlē, un tu neko nevar saprast, ja? Un kāpēc vispār ir vajadzīgs.
Jā, pēc tam, protams, ir kaut kādas atsauksmes, kaut ko komentāros, bet gribas jau redzēt, kā cilvēks to pasmaida, vai viņš raud, vai pārdzīvo, vai nē, ir kam spēlēt. Ka publika stāv priekšā, vajag forši. Un redzēt, ka viņiem patīk tā lieta. Jā. Tur ir tas, par to tā sajūta, kad liekas, ka tu dari kaut ko nevajadzīgu. Visiem man šķiet kā parādās, man arī pa brīžiem parādās. Man viens draugs atsūtīja tādu video, kur ir tāds arī teksts, ka, ja tev kādā brīdī šķiet, ka tu dari kaut ko nevajadzīgu un nevienam nevajadzīgu, tad zini, ka pasaulē ir tāda kustība kā hobby horsings. Tu zini, kas tas tāds ir? Jā, es esmu. Jā. Tad, piekrītu. Tur, kad paskatās, tad, principā, nav nemaz tik traki. Bet tas ir labs hobijs, es redzēju. Tas ir tāds spēcīgs. LTRK podcasts Uzņēmēju balss. Labi, paturpinām par to mūziku kā biznesu. Es neesmu mūzikas speciālists, bet man ir tā sajūta, ka es esmu bijis uz koncertiem taviem. Jocīgi izskanējis. Tas stils jums ir tāds kameras tipa, tāds kompaktāks, tāds chamber tipa. Un kaut kā, es nezinu, tādā, kas bija Nacionālā teātrī, es atceros, bija kolosāls koncerts, nezinu, vēl ilgi vēl staigāja tādā vibrācijā pēc koncerta, bet tad lielā kaut kāda milzīgā arēna, kaut kā savādāk tas noteikti būtu. Tāpēc mēs arī arēnā, kurš tagad būs 8. martā koncertā, mums ir sēdošais koncerts, lai nav tā stāvēšana un vispārējais, lai cilvēks ir maksimāli relaksēts, ja. Es neteiktu, ka viņi ir tādi chamber, kā tu teici, ja. Bet jā, tas ir eksperimentālais pops, kā mēs viņu esam nodēvējuši. Eksperimentējam ar skaņām, ar aranžējumiem un instrumentiem. Principā ar to nodarbojas visi mūziķi, bet mēs kaut kā ļaujamies tiem eksperimentiem un varbūt tikai šajā albumā mēs aizdomājāmies par plašumu, par arēnām, par plašu skanējumu, ja? Un tā tālāk, kas Jānim Aišparam, kurš bija albuma producents, arī ļoti labi sanāca. Jā, bet tā, eksperimentālais pops, jā. Tāpēc jau... Vēlreiz atgādinu, kad arēnā Rīga koncerts? 8. martā. 8. Tas tagad ir tāds zīmīgs datums, vai ne? Tulpīšu svētki. Tulpīšu diena. Labi. Tā, tik tālu mēs esam tikuši. Jā, vēl paturpinot to biznesu, kaut kur intervijās arī dzirdēju, ir ne tikai mūzika, arī vēl kaut kas par zeķiem bija. Ir vēl zeķis. Kas ar šito? Bija, tas ir... Bija vai ir atjaunojām. Līdz ar Covidu Soki EU arī beidza eksistēt uz kādu laiku, mājaslapas darbojās, bet jauna zeķu partijas netika pasūtītas, jo Covids, un tagad atkal mēs esam pārņēmuši Soki EU, un mans dēls aktīvi darbojās šajā viņas kā Busulaina valdes priekšsēdētājs. Mēs arī ar Debusu Music merčiem Soki EU mājaslapā tirgojamies, un man jau liekas, ka mums ļoti labi sanāk. Mēs pat īrējam telpas talsos, lai varētu visu to Tad mājaslapā var pasūtīt Soki by Intersbusulis. Viņš pats nejāda tā zeķis, ne? Nē, tas ir Fiorimā, Portugālē, ļoti kvalitatīvā zeķu šķūšanas rūpnīcā. Mums tiek tās zeķītes darinātas un šūtas un kvalitatīvi materiāli un viss, lai patiktu prasīgākajiem klientiem, ja, valkāt šīs te zeķītes. Tā, bet arī Debusu Music merčiņi arī tur ir krekliņi un hūdiji, termosi, maisiņi. Kā tev šis virziens iet, tur mūzika ir viens, bet tur zeķis ir zeķis. Jā, bet zeķītis arī forši, pasties. Valkājam, ejam. Šodien arī bijām uz Eiropas
EHR latviešu hīti, Toms Barons arī, skatos viņam Sokiju, viņš pasūtīs internetā. Es viņam saku, taču varēja man pateikt, ja? Es tev būtu atvedis, viņš teica, nē, ir jāsilda Latvijas ekonomika, un es arī tieši tāpat daru, ka es eju uz draugu koncertiem un pats mēģinu pirkt biļetītes, un man ļoti patīk, jā, man patīk, jo tās zeķes ir pašu, var teikt, dizainētas, ar dizaineru, protams, svētību, bet jebkurā gadījumā tas materiāls ir pārčamdīts, pārtaustīts, un viņš ir tieši tāds, kāds man patīk, tā staipība, tas vilnīgums, ja? Tas viss ir tāds, maniem, teiksim, standartiem vai manām prasībām atbilstošs materiāls un arī izskats un arī dizains un viss tā kā. Ja man pašam patīk, tad es uzskatu, ka viss tas Sokiju ir izdevies. Jā, vēlam veiksmu arī šim biznesa virzienam. Tagad tai personībai, ja, tagad mēģinām Jāni. Jā. Man dēls, ka viņš sāk iet 1. klasē, viņš atnes mājās man kaut kādu zīmējumu, tur tādas bultas vairākās krāsās, tur sazīmētas kaut kādas lietas, kas tas tāds 1. klasē, kad 1. nedēļa. Viņš saka, man tur ar to sarkano krāsu prioritātes, ar zaļo krāsu vērtības, es domāju, forši 1. klasē, diezgan jaudīgi. Kas ir tavas tādas sāksim vērtības, kas ir tas, ko tu novērtē? Es novērtēju vispār tā globāli skatoties vietējā mērogā, ka mums ir pašiem sava zeme, mēs esam brīvi tiešām cilvēki, varam rīkoties ar savām dzīvēm un ģimene un viss par un ap to, un tad, protams, darbiņš tīkamais, ar kuru var nodarboties jā, bet pirmajā vietā, protams, ir ģimene, laime, prieks un jā, man neko arī vairāk nevajag. Tagad tas ir vissvarīgākais. Tāds ir tās vērtības. Es kaut kad sen atpakaļ lasīju vienu tādu domātāju, un tad viņa tā filozofija bija, es diemžēl neatceros, kā viņa sauc, bet tā filozofija viņam bija tāda, ka katram cilvēkam ir tādas 4 asis, darbs, nauda, jo nevienmēr darbs nozīmē arī naudu, ja? Tad ir tuvie cilvēki, tad ģimene, tuvākie draugi un tuvākie radi un tā, un pats. Un tas ir tas, tā kā, kad uztais tādu apli, kad ja visas tās asas ir vienā tādā attālumā, tad izveidojās tāds harmonisks aplis. Piekrītu. Un te dzīvē tā viegli ripojās uz priekšu. Kā tev ir ar tām 4 asīm? Man nesanāk, teikšu, Kairis visu laiku par to piedomāju, bet man kaut kā tur tās asas visu laiku tur staipās. Tātad tev nav uzkrājumi? Sanāk tā? Arī. Pensijas 3. līmenis ir? 3. līmenis ir. Es māju nopirku un tagad ir traki. Tad ir traki, jā. Tad viss nauda aiziet pamatos. Un tad ir vairāk jāstrādā un tad atkal noskaņies. Tur viņš tā visu laiku tā iet šitā. Nē, man viss ir tiešām līdzsvarā. Man tulītās beigsies kredīts 2028. gadā, un tad es būšu vispār brīvs cilvēks. Bet tiešām tās asis, var teikt, ir vienādas. Jā, tiešām viss ir tādā tīkamā balansā. Es neteiktu, ka ar visu ģimeni tagad mēs varētu braukt, atpūsties uz Taizemi, un es teiktu, ka tas ir labākais, ko mēs varētu izdomāt, ko padarīt visiem kopā, bet tiešām ir maizītei, ir sviestiņam, tomātiņam, mozzarellas sēriņam, sieviņai dārgajai puķītes un bērniņiem kurpītes un sunīšiem ēdieniņi, viss tas ir, siltums ir, malka ir, viss ir tiešām, pietiekami. Forši. Man tiešām neko vairs nevajag. Mašīna ir, paldies, mūsu motors Rīga.
Forši. Un tad vienmēr sakot, tā viena lieta bija, kad visas tās asis mēģināt dabūt vienādā attālumā, un tad otrs mēģināt kaut kā dabūt visas tās asis bišķiņi proporcionāli garākas, jo daži ir harmonijā ar tādiem maziem ritenīšiem, daži mauc ar tādiem lieliem traktoru riteņiem. Cik daudz tu mēģini tā kā sev pielikt visās tajās asīs klāt vai? Es tiešām tagad pēdējā laikā pamierīgo. Es tiešām esmu atdevis sevi visu mājām. Es paļaujos uz profesionāļiem, es tiešām iemācos dziesmas, turu sevi formā, lai jebkurā brīdī es varu dziedāt, lai man nav aizsmakums un kaut kādas tehniskas problēmas, jo no tā, ka es slinkoju vai kā citādi nevar izdarīt savu darbiņu, ja? Bet, tā būs man tā garākā as. Tas pārējais tiešām man ir ļoti sekundārs, tiešām. Starp citu, mazliet izlikšu ārā no tā konteksta, bet gribējās pavaicāt noteikti. Kas ir tas tavs zelta standarts? Cik reizes tu dziesmu, nezinu, pats pie sevis izdziedi vai kopā ar grupu no brīža, kad Lāča kungs iedod tev notis līdz brīdim, kad mēs viņu dzirdam koncertā apmēram. Tas skaits. Tā tad līdz es ar viņu sāku dzīvot? Faktiski jā, kad tu jūti, ka viņi ir tāda, kādu koncertu skatītājs viņi redz. Vispār šogad bija unikāls gadījums. Nevis šogad, bet 2023. gadā. Jau gads nav beidzies. Ar 8. martu sāksies jaunais 2024. Okay. Bet tiešām es super sagatavots jutos uz Dzintaru koncertu zāles koncertiem. Viņi bija 18. jūnijā, man liekas, vai 25. vai pirms vai pēc Jāņiem, tagad neatceros. Un es kaut kā noķēru to vilni, kad superīgi ir sagatavoties. Lai vai tā būtu superīgākā improvizācija, bet es kaut kā gribēju arī būt tai improvizācijai gatavs, un es sagatavojos prezentācijai 25. oktobrim, iemācījos visas dziesmas, iedziļinājos stāstos, un es jūtos vienkārši super gatavs visām dziesmām, un var teikt, ka šis tiešām bija unikāls gadījums, ka es jau 25. jau biju gatavs, un es jau biju jau saudzes ar visām šīm te kompozīcijām. Bet cik tas laiks pagāja? Ilgi pagāja. Bet es domāju, tādā skaita ziņā ir 5 reizes 10, 100 tūkstoši. Iemācīties dziesmu? Jā, iemācīt, tā, ka tu tev iedod notis šodien. Jā. Un cik reizes vai cik ilgs laiks vajadzīgs, lai viņi, viena dziesma, lai iemācītos no galvas. Neskatoties to, vai viņai ir 1 pantiņš vai 10 panti, noteikti ir nepieciešama 1,5 diena. No galvas, lai iemācītos. Tu viņu noslīpē, drillē, tur uz riņķi, un tad pēc tam tikai sākas tā emocionālā piesaiste, tas pārējais, un, protams, mācīšanās procesā tu arī jau pieslēdzies, jau var teikt, emocionāli tai dziesmai, bet to tik tā īstam var dabūt tikai kārtīgi iemācoties tekstu, un melodiju. Bet apmēram es tās reizes mēģinu izvilāt, pietiek, ka 10, 20, 50, 100 tūkstoši. Ļoti, es nevaru izskaitīt, cik reizes rēķina dziesma iet apmēram 4 minūtes, un tev ir 1. pantiņš, tev ir 2 rindiņas. Tas atkarīgs no tā, cik ir sarežģīta dziesma, teiksim, dziesma līnijas, kur ir jaunā dziesma, kur iznāca akurāt šodien. Kurā datumā mēs esam šodien? Tas bailās. 15. ja? 13. jā. Nē, šis te podcasts, kad iznāks. 15. Pirms 2 dienām iznāca dziesma līnijas, un ļoti daudz teksta, ļoti skaista tēma, un kamēr tu tiec līdz beigām, kamēr tu saproti, kāda ir forma,
Un kamēr čatā tu izrunā ar visiem, un kamēr atsūta notis pirmo labojumu, otro labojumu, trešo labojumu, no līnijām, man liekas, man gāja visilgāk. Es pat nevaru pateikt, cik reizes, ok, 50, tev dara, 60? Nu, jau labāk. Jā. Tāds ir tas process. Es teiksim, nākamā pietura bija albums, kur es mācījos vienkārši nedēļām. Mēs tad nedzīvojam vēl Talsos, bet es aizbraucu uz Talsiem, un vēl nebija nekāds remontiņš, nekas, un iekšā istabas vidū mums ir tāds staps. Tad nebija ne mēbeles, nekā, un tad es riteni braucu apkārt tam stabam iekšā telpā, un man austiņās skanēja dziesmas un mīnus, un es vienkārši mācījos, kā kalu iekšā dziesmas, un es to vēl kā šodien atceros, jā. Tagad, tas ir darbietilpīgs process, var teikt. Ļoti ilgi tas aizņemoja, ļoti ilgi. Bet tad, kad tu to izdari, tad, wow. Ja tas beigās izskan viegli un uztverami, tad tas bija to vērts, jā. LTRK podcasts Uzņēmēju balss. Jā, paturpinām. Un preses sāp. Kāpēc treniņa? Jo? Slēg uz elpu, jā. Jā, tas... Jā, tiešām, nākamā. Jā. Tāds kāpēc kardio treniņa. Šito es vienkārši galīgi nepareizi dziedu, tāpēc arī tagad es saprotu. Tu noteikti plaušām, bet tad diafragmu vajag dziedāt. Kaklā no ārprāts, un tas vispār neprofesionāli. Galīgi pēc tam vairs nav balss. Labi. Kas, tu jau arī minēji iepriekš, bet tā ģimenes loma, es saprotu, liela tev, un tad arī plaša ģimene, 4 bērni, jā? Man... seks patīk. Jā. 4 bērni. Bet tas ir forši. Man ļoti patīk, jā, kad nav 3 vai 2, kad ir 2 puikas, 2 meitenes, tas ir patīkami. Kā tu tā gan tie čaļi, gan tās, dažiem tur, tikai dāmas vai tikai čaļi? Es zinu, jā. Kaut kādas triks? Nav nejausmas. Par trikiem es pēc tam pastāstīšu. Labi. Ja, vēl es konsultācija, ja, kaut kāda. Man ir kā arī viss kārtībā, bet es domāju, ka... Paveicās. Vēl jautājums, tas, kas man vienkārši patīk, kad pastarīts ir nevis žikivātors vai stīvs vai kas te bija pēdējā jaunuma miesas sargs. Bet Jānis vārdā. Tas ir vienkārši kā pie Jāņa nonāca. Jau 13 gadus, atvainojos, kāds 13, 12 vai 11, piedodiet, nezinu, kāpēc 13, no 13. gada, mēs līdz būs 11. Jāņi, visi radi sabrauc pie mums laukos, un mēs svinam Jāņus. Man nav Jāņa. Un, lūk, tā ir iespēja Jānim tikt pie dāvanām. Vārda diena brīnišķīgā laikā, vasarā. Kur vēl labāk? Jāņem gan te varētu būt viedoklis, un es kā Jānis vārdā, tur ir tā, ka, principā, Jāņu dāvanas pārsvarā nav viss tā kā līgo svētku un tā, un tajā vārda dienā, ka tev ir vārda diena, ka tu gribi, lai tev pievērš uzmanību, tad viss ir vai aizbraukuši mājās, pa krūmiem guļ, un tur, reti kurš atcerās, kad tev tur tā vārda diena. Drausmīgi. Tā kā, jā. Un vēl par to balansu runājot, tu teici, kad viss ir tev tādā balansā. Kas ir tas paša laiks? Skaidrs, ka mācies dziesmas, un tā ir tas profesionālais, bet ne visu laiku es mācos, protams, dziesmas. Tu ieguldi darbu tajā sākuma procesā, un tad jau tikai tu atsvaizini tie tehniski materiāli un tā. Kas ir tas tavs laiks, ko tu, nezinu, tur man patīk, nezinu, es volejbolu paspēlēju, aizbraucu, tur butas paķertu, kaut ko. Tev ir kaut kāds tāds, kur tu tikai tavs laiks, ka nedomā
ne pa darbu, varbūt ne pa tojiem, tas ir tavs. Nu, malkas talka kāda, teiksim, kur tagad ļoti aktīvi mums notiek, ja. Un lauksētā darba daudz. Nu, tas jau visiem zināms, ko zāles pļaušana, protams, standarta variants. Šovasar es vispār esmu nolēmis kārtīgi abilei apzāģēt zarus un bumbīri tur pieriktēt, jo viņi tā lūst uz pusēm, un tad es ar skrūvi paņemšu, es redzēju internetā, kā var saglābt to plūmi. Nu, viņi tādi veci tādi, bet ļoti skaisti pavasarī izskatās, un ļoti negribas, lai viņi pārlūst uz pusēm. Tādi lauku darbiņi, man patīk pastaigas, man patīk šatad izskriet, nu tagad, kā jūs teicat, distanču slēpošana. Es ielicu pa vēl sezonā, bet es izslēpoju vakar savus 12 kilometrus. Un jā, nu tādi, man patīk spēlēt novusu, nezinu. Jā, Huskvārnu man patīk. Zāģi, pūtēji, nu tur viss kaut kas, jā. Tā kā, nu tāda lauku darba vairāk, ar traktoriem pabraukāt. Ekskursijas man nepatīk. Braukt uz Ēģiptēm un Taizemēm man arī nevisai. Naudu jātērē pirmām kārtām. Protams. Bet arī nu tā, kaut kā ļoti ierobežots es jūtos šajās te ekskursijās, nu, ka tu nevari aizbraukt uz teiksim, Sesto veikalu vai Janiņu vai uz Talsu centru, nezinu, kaut vai uz Rīgu, ka tu esi piesaistīts Ēģiptei un piramīdām. Tagad tā. Izceļojies esmu, man ar to pietika. Sapratu. Nu ko, mēs jau tuvojamies, es domāju, mūsu sarunas tādai bet noslēguma. Ko tik ātri, Jāni? Nu, laiks ir nauda, mēs jau tai uzņēmēji. Jā. Inters, Busuls un Latvija. Jā. Tu jau sākumā minēji, ka mēs esam brīvi. Kas tev ir Latvija? Ka mums ir sava zeme. Tiešām, un tas ir patīkami, jo es zinu, pat jaunieši, kuri ļoti grib braukt kaut kur citur, jo viņiem Latvija neuzcēs ar dzimteni, un viņiem nav tādas izteikti patriotiskas jūtas, ja? Bet man tiešām tas, ka mēs esam brīvā valstī un Lāčplēša dienas mums ir savi svētki, savas tradīcijas, savi ēdieni un sava vietiņa, pagasti un visa tā. Es esmu vispār tās lokāli patriots un man ļoti patīk kaut vai Ģibuļu pagasta ģērbonis, Talsu pilsētas ģērbonis un es pat, tik lokāli domāju, ja? Es neatzīstu, teiksim, Rīgas ģērboni vai jebko tādā veidā, ja? Man Rīga liekas kā lauki. Jā, tā kā... Arī es no Mārupas, Rīga arī... Jā, Mārupē! Jā, tā ir, jā. Tur jauns bumbatrā veikals tulīt būs. Būs depo būs tūliņi. Jā, varēs uzņēmēji iet iekšā un tirgoties, bet jebkurā gadījumā Latvija, tas ir kaut kas vairāk par vienkāršu valsts nosaukumu. Tas ir tas karoks, man ieper, tā himna, viss, jā, tiešām, kas ir Latvijā. Ir dzērvenes un arī pat trūkumi, man patīk, Latvijas trūkumi, ja. Tāpēc, ka savēji, ne? Jā, tie ir mūsu trūkumi, un jā, es varu arī, teiksim, ja vajag, izlamāt, vai ne, man ir pilnas tiesības izlamāt Latviju, ja vajag. Ja. Bet tā, viss cieņa. Par tiem ēdieniem tu teici, te gan pavisam nesen te bija kaut kāda starptautiska tur eksperti, bija tur pateikuši Landraus, kas saka, tu jau var no Kurzemes puses, ne? Lai atnāk tie eksperti, lai atbrauc pie mums. Mēs viņus gaidām. Atbrauciet pie mums uz Ģibuļu pagastu, jā. Bet pie jūras, ja jūs brauksiet, jā, ar plakātu mums negašos Landraus, tad sargiet seju. Sakiet, lai tikai pa seju nedod.
Bet kā tev pašam šķiet Latvijas virtuve kopumā? Tu tā karšīgi viss ir, es nezinu. Viss kārtībā, man liekas, Latvijas arī restorānos, ēstuvēs, ēdnīcās pasniedz ļoti kvalitatīvu pārtiku. Cilvēki piedomā, lai nebūtu pārtikā, nezinu, mati, akmeņi un kas tik ir bijuši gadījumi, ja? Bet tiešām pat tādas vienkāršas lietas kā karbonāde, majonēzes restītē ar ananāsu, viņš pat garšo labi. Cepti kartupeļi, vārīti kartupeļi, cepti vārīti kartupeļi, cepti kartupeļi ar sīpoliem, ja? Cepti kartupeļi ar sieru, cepti kartupeļi biezeni, cepti kartupeļi ar olu. Tie taču viss ir, wow! Beidz, es neesmu pusdienās vēl bijis, man jau tad bišķis iegalst. Iedomājies, un karbonāde, vistas karbonāde, klopētā, ar olu, ar maizes tām drupačām, Zivtiņas, vai ne? Tāda virtuve, zivtiņa, jā, tur butes, zuši, līņi, kas tik pie mums te nav, jā, mēs visu te var apēst, jā, garšīgi, ļoti garšīgi, sēnes, jā. Ko neatzīst daudzi, teiksim, eiropieši, ja? Lasīt sēnes mežā un viņu sēst. Kas var būt garšīgāks par sēņu mērcīti? Tā ir. Nezinu, tagad iztēlojies, ka tu esi ievēlēts par valsts prezidentu. Ir pienācis 31. decembris. 31. decembris un visi cilvēki, protams, stāv pie ekrāniem un tev ir jāsaka, ko nu šis teiks, un kas ir tas, ko tu šādai reizē pateiktu? Lai laimīgs jaunais gads, labākais mūsu mūžā, lai būtu tas nākamais 2024. vai 2025. un tā tālāk. Un, protams, es runātu par saticību, par draudzību, par mieru, arī mazliet varbūt par kaut kādām naudām, ekonomiku un tā tālāk. Bet bez mīlestības jau nebūs ne tā ekonomika, ne tā nauda, ja mēs nemīlēsim savu darbu, ja mēs nemīlēsim vietiņu, kurā mēs dzīvojam un līdz cilvēkus, tad nekas ar to ekonomiku arī nebūs un jā, nebūs tā attīstība, ja, par kuru visi runā. Jā, tā kā galvenais jau ir mīlestība pasaulē un lai mums ir prieks vienam otru redzēt, jā, pasmaidīt, ja tev cilvēks nāk pretī smaidīgs, priecīgs, tu viņu nepasūtīs dirst, bet viņam arī atbildēs, ej, sveiks, jā, prieks tev redzēt, un tas ir patīkami. Jā, tāda veselīga attieksme viena pret otru. Protams, forši ir arī būt latvietim, šad tad vienam otru iedunkāt, tā ir ļoti laba tradīcija, man ļoti patīk. Jā, šie visi joki, latviešu apēšana, un, ziņā, par ko mēs runājam, bet tas, ka mēs, protam, būt vienoti, to 2023. gads viennozīmīgi pierādīja, un man jau liekas, ja vajadzēs, tad mēs iesim un cīnīsimies, un jā, tas ir forši. Ja mēs gribam, tad mēs varam. Ko? Es laikam iezinājos ne tajā jaunā gada runājas vispār. Bet mēs faktiski uz šīs bāzes sagatavosim tavu jaunā gada uzrunu, bet jā. Noslēgumā tad atgādinot, kas ir tad klausītājiem, ja vēl nav redzējuši, tad jānoskatās filma Mans tētis Inters Busuls, vai ne? Jā, noteikti LMT vieta televīzijā bez maksas. Ja tu reģistrējies, tā kā. Tā ir viena lieta, un tā otrā tuvākā lieta tad ir jāiet 8. martā. 8. martā, un tad mēs 8. martā arēnā Rīga, bet to nekas nebeigsies. Mēs braucam 15. 16. martā uz Daugavpili, un tad mēs būsim Cēsīs Vidzemes koncertzālē 3 koncerti vai 2. 3, man liekas, ka 3. Rēzeknē mums ir 2 koncerti. Liepājā un vienmēr sakot, tiekamies, sociālos tīklos visu var izlasīt un apskatīt, tā kā
Soki EU mājaslapā, protams, iet apskatīties, kā tur zeķītēm iet un mērčiņiem, jā, visiem hūdiem. Tie modelīši, cik apmēram daudz ir? Kādi 7? 7 zeķīšu modelīši, bet tur tie krekliņi un maisiņi, kas attiec uz jauno albumu, spēlē savā burflautā, pat vinila plati tur ir un CD un termosiņu var iegādāties. Tas ir Soul Music logo. Klauna tērpa tur? Klauna tērps, tas tika īrēts. Žēl, to nevar dabūt. Žēl. Labi, tas bija arī forši un dziesmu līnijas, starp citu, iznāca aizvakar. To arī var noklausīties. Lirika video pieejams Interbusuļu YouTube kanālā. Tā vēl varbūt es kaut ko aizmirsu. Jā, tas bija tas, ko es gribēju teikt. Varbūt, ka bija tā, ka tu atnāci ciemos uz kameru pie mums faktiski ar vienīgi mērķi pateikt šito te, un kaut kā tā saruna aizgāja tāda, ka es tev šito nepaprasīju. Nē, viss kārtībā. Es jau visu pateicu. Tu visu pateici? Jā, lai labi tirgojās un lai par rūpnīcām tur visi lai aparāti solidols, lai īstajās vietās tiek iešpricēts un lai tiešām viss notiek un ko tu vēl vairāk var novēlēt, jā. Bet ar mīlestību galvenais, lai jums patīk tas, ko jūs darat. Un tad jau, jebkurā lietā tas ir ļoti svarīgi, vai tu mūziķis, vai tu nosauc kādu. Tirgotājs, jā. Tirgotājs, rūpnieks. Ražotājs, jā. Galvenais mīlestība un rāmi lēnām, kur nesteidzoties, jā. Tavai astē jau pāri nepārliks. Nu ko, saka Inter, tev milzīgi paldies par to. Jā, nav par ko. Es biju sabrīdis mazliet. Padalījies. Paldies par to, ko tu dari. Es domāju, kā ir jau ražotāji, tirgotāji, tā ir viena sadaļa, bet vajag arī to izklaides un to garīgos. Tā jau arī ir tāda ražošana. Jā. Labā nozīmē, ja, jo ir ļoti daudz cilvēku iesaistīti dziesmas tapšanā, sākot ar komponistu, teksta autoru, pēc tam ir studijas īpašnieks, pie kura nāk mūziķi, teiksim, dziesmu līnijas, ja, piemēram. Mūzikas autors Kāras Lācis, Elīnas Sproģa teksta autora. Iedziedājis ir Inters Butuzlis. Abonementu orķestra meitenes. Vairākos celiņos. Iespēlējuši Simfonieta Rīga Stīgu grupa. Vairākos celiņos, jo visa partitūra ir jāizpilda. Iespēlējuši ir Latvijas radio Big Banda mūziķi. Vairākos celiņos. Tad vēl Kaspars Zemīts iespēlēs ģitāru. Tas viss ir ar mikrofoniem jāpieliek. Kaspars Grigals bungas. Tas viss notiek atsevišķi, ja? Un tad, protams, ir galvenais soundmans, ja? Kurš to visu saved kopā. Pēc tam pie Račinska mēs vedam viņu tur masterēt. Tad pēc tam jāliek ir Spotifyos, YouTubeos un viss kaut kur. Tā ir baigā mašinērija. Brīžam man liekas, ka izgatavot, tāda liekas noteikti vairākumam mūziķi, izgatavot bļodu, plastmas, ja, ir ļoti vienkārši, bet tur taču arī vajag. Līdz tai bļodē jau ir jātiek, tāpat līdz tai dziesmai ir jātiek, un tā ir tāda arī rūpniecība. Ja. Pēc tam jau, jābūt tās izmaksas ir kaut kā atpakaļ, tad ir tirdzniecība, ja. Tas dziesmiņa jāpārdod. Un kārtīgi jāpasniedz, tad ir relīze, tad ir jāiet pa televīzijām un intervijas un benzīni, atvainojos, ja, degvielas, elektrības un viss tas ir baigais apjoms, lai vienu dziesmu ierakstītu, tas ir baigais apjoms un ļoti daudz cilvēku iesaistīt. Vismaz, es nezinu, 40 mūsu gadījumā. Padaudz. Bet rezultāts ir superīgs, jo visi zina, ko viņi dara, katrs nāk ar savu atbildību, un tādā ziņā, jā. Un visi no sirds to dara. Un tas pats arī pasākumos un koncertos, tur jau arī. Tur taču arī tāda mašinērija. Ir, bet arī vesela rūpnīca. Tā ir monitori, skaņu vīrs, gaisma un viss pārējais. Ja? Mēs jau bez gaismām vairs nekur nebraucam. Ja? Gaismas tas ir viens no arī mūsu rūpniecības, ja? Tirzniecības tādiem pamatiem, ja? Jo visam ir forši jāizskatās un visam ir forši jāskan, lai cilvēkiem patiktu. Ja?
Jo tad sanāk tā, ja tu viņu pasniedz ne tā, kā tu esi iedomājies, tad viss tas studijas darbs, tas ir palieko. Nu, tā īsumā par tirdzniecību un rūpniecību. Paldies, jā. Mums jau arī tirdzniecības rūpniecības kamerā patiesībā ir atsevišķi pat tāda pasākumu komiteja, kur arī tie biznesi, kas ir ar visu pasākumu organizēšanu un tām lietām, tur ir kaudzēm ar tie tēmām. Viņi arī traki, visi tie organizatori, visi tur taču visādas tur biļešu paradīzes, tad tur vēl rēķinu kalni un viss tas pārējais, ar ko nodarbojās Debusulu Music. Paldies Dievam, ka man tajā visā nav jāiedziļinās. Paldies, mīļās dāmas. Bez jums es nekā. Nu, mēs viens bez otra nevarētu. Tā kā katram mums ir sava atbildība, un tā mēs arī principā strādājam. Jā. Nu, ko man teikt uz redzēšanos? Jā. Vēlreiz atkal tu man gribi teikt uz redzēšanos? Jā, es gribu vēlreiz to teikt. Izdzēsīs ārā visu to, ko es pat sarunāju. Nē, mēs sastāstam visu tieši tā kā bija. Jā, tieši tā kā bija, lai, tas jau tāds dzīvēs formāts. Tas ir forši, jā. Tā kā, jā, vēl padomā īstenībā par to, kāpēc tu vēl neesi pa īstam kamerā. Tad agrāk, kā mēs sakam, tirdzniecības rūpniecības kamerā, kā var tikt iekšā? Jāražo kaut kas baigi. Jāsamaksā baigā naudu, tad principā tev visa pasaule atverās. Cik jāsamaksā? Nav daudz, apcīt. Tur ir atkarībā no apgrozījuma. Tur tāds zināms, ja ir apgrozījums procentiņš. 10 000 apgrozījums. Cik jāsamaksā? Es nezinu. Tādiem sīkumiem jūs nekrāmējaties. Tur ir tabuliņi, bet es varu pastīties. Es varu, ja tev interesē, mēs varam pastīties to. Jā, tā. Ja gada apgrozījums ir līdz 12 000, no 0 līdz 12 000, tad biedru naudas apmērs gadā ir 110 eiro. Nav tā kā baigā. Tātad, ja ir 100 000, tad ir 1000. Ja ir 80 līdz 99, piemēram, tad ir 210. Tur tāda tabuliņa. Bet ko dod, teiksim, jūs kā izplatītāji, vai es nesaprotu, kā tas notiek? Jūs palīdzat attīstīties, iziet tautās. Pirmkārt, tas ir jauni klienti, jauni partneri, citu kameras biedru vidū. Mums ir apmēram 3000 dažādas kompānijas individuālā veidā, apmēram vēl 3000 caur dažādām vēl nozaru biedrībām. Tas ir milzīgs tīkls, kur var tā kā notirgot savu preci pakalpojumu. Tādas organizācijas kā kameras ir faktiski visā pasaulē, un tas ir kameru tāds tīkls, kurā mēs atkal palīdzam tiem, kas domā par eksportu virzienu. Tā ir viena sadaļa, tad atrast jaunus klientu partnerus. Otrs sadaļa ir uzkačāt to savu konkurētspēju. Piemēram, pēc gadā mums ir kaut kur pie 150 un 160 dažādas bezmaksas mācības biedriem, tur te klausīties, var dzīvot šeit. Un sēdēt un klausīties visādas tur gudrības, kā to darīt, ir kopirkumi. Tādas lietas, jā. Un tad, protams, tas viens darbs, ko mēs tur sitamies par to biznesa vidi, ir kaut kāda regulējuma, kas tā kā tracina un traucē tev strādāt. Tad tas, ko mēs darām, tad mēs ejam uz valdību un tad tur sakam, šitā nevar vai šitā vajag un šitā nevajag. Tad viņi ieklausās. Un tad viņi tur kaut ko ieklausās, tad viņi neklausās, tad mēs atkal baramies, kāpēc jūs neklausties. Tad tāds. Tā kā, jā, faktiski, mēs tā rēķinām, ja atnāk uz klātienes pasākumiem un iedzer teju, kafiju, tev dzirdēt kafiju ar pienu un medu, tev garšo, apēd kādu cepumu, principā regulāri nākstām mācību, un es domāju, principā var atsist to naudu uz kafijām. Uz kafijām. Jā, tieši tā. Un tā kā tā. Forši, Jāni, paldies. Tiešām par šo informāciju. Jā, ļoti labi. Uz rīz tikšanos. Jā, paldies, ka klausījāties, un jā, šis bija uzņēmēju balss LTRK podcasts. Sarunas par svarīgāko uzņēmējiem. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras podkastā Uzņēmēju balss.